Elpošana ir tas, par ko mēs ikdienā neaizdomājamies līdz brīdim, kad tā kļūst apgrūtināta. Tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību noteiktiem simptomiem, kas var liecināt par elpoceļu slimībām. Piemēram, klepus, kas nepāriet vairākas nedēļas, elpas trūkums pēc parastas rotaļāšanās, bieži bronhīti. Šādos gadījumos palīdz bērnu pulmonologs. Bērnu pulmonologs nodarbojas ar plaušu un bronhu slimību diagnostiku un ārstēšanu bērniem jau no pirmajiem dzīves mēnešiem. Visbiežāk pie šīs speciālista vēršas ar ielgušu klepu, atkārtotiem bronhītiem, aizdomām par bronhiālo astmu, alerģiskām reakcijām, kā arī pēc smagām vīrusu infekcijām. Vecāki ved bērnus, kuri ir bieži slimotāji. Atkārtotas elpoceļu saslimšanas gada laikā. Tās var būt 10 līdz 12 reizes, kas skaitās daudz. Tas ir principā vienreiz mēnesī, bet mums ir specifiski jautājumi, un tad mēs saprotam, vai tā ir norma, vai tur tomēr mums kaut kas ir jāmeklē dziļāks. Starp biežākajām diagnozēm ir bronhiālā astma, obstruktīvs bronhīts, pneimonija, pārslimota COVID-19 un citu vīrusu infekcijas sekas. Nereti vecāki vēršas pie ārsta ar sūdzībām par biežām saukstēšanām. Simptomi, kam vecākiem jāpievērš īpaša uzmanība – ilgstošs vai laikmeveida klepus, elpas trūkums, pātrināta elpošana, svilpšana vai sēkšana elpojot, gaisa trūkums sajūta, zilgana lūpu vai deguna lūpu trīsstūra nokrāsa, ātrs nogurums. Īpaša uzmanība jāpievērš bērniem ar alerģijām. Alerģisks rinīts un atopiskais dermatīts var būt pirmie signāli par iespējamām nākotnes elpoceļu problēmām. Tas, par ko mēs varam domāt, ir alerģiskais maršs, kas var sākties jau maza bērna vecumā, kad ir ādas problēmas. Un, ja mēs domājam par atopiju, atopisku dermatītu, tad vecākiem bērniem tas var pāriet uz elpoceļu saslimšanām, astmu galvenokārt. Bet tur, protams, ir jāskatās. Tas nekad nav tā, mums ir ādas simptomi un tagad attiecīgi mums būs astma. Nē, tur ir daudz dažādi citi jautājumi. Bērna attīstību, mācību sasniegums un uzvedību var ietekmēt miega traucējumi, kur cēlonis nereti ir elpošanas problēmas. Elpošanas traucējumi bērniem tie ir tādi, par kuriem domāt, ja bērnam ir kāda, piemēram, trokšņaina elpošana naktīs vai krākšana. Tā ir izteikti skaļa krākšana, vairāk kā 3 reizes nedēļā, vairāk kā 3 mēnešus. To var dzirdēt aiz aizvērtām durvīm, tāpēc, ka tas ir atkarīgs no skaļuma. Tad bērnam var būt arī elpošanas apstāšanās vai tādas tā kā pauzītes. Ja viņas ir ilgākas par 2 ieelpām, izelpām, tad jau tam ir jāpievērš uzmanība. Tāpat pēc šīm elpošanas pauzēm var būt tāda tā kā gārdzoša elpas ievilkšana, kas arī ir viens no simptomiem, kas norādītu uz šo miega apnoju. Tie ir nakts simptomi, bet ir arī dienas simptomi. Un dienā tā pretēji pieaugušo miega apnojai, tā ir hiperaktivitāte. Bērns ir izteikti aktīvs, jo ķermenis mēģina viņu noturēt nomodā. Tāpēc viņš tur var dīdīties visas dienas garumā. Un var būt atmiņu traucējumi, var būt nespēja koncentrēties, var neatcerēties, uzmanības nenoturība. Tie būs šie galvenie dienas simptomi pie elpošanas traucējumiem miegā. Diagnostikā pulmonologs izmanto mūsdienīgas metodes – spirometriju, plaušu funkcijas izmeklēšanu, alerģijas testus, rentgenoloģiskos izmeklējumus, laboratoriskās analīzes. Svarīgi, lai uz vizīti kopā ar bērnu ierodas persona, kura labi pārzina situāciju un var detalizēti atbildēt uz ārsta jautājumiem. Ja bērniņš ir 5-6 gadīgs, tad mēs varam taisīt elpošanas testu, spirometriju ar bronhdilatācijas testu vai bez. Tas ir atkarīgs no situācijas, kur bērniem tiek aiztaisīts deguns. Viņš caur šādu te, tātad ar šo mēs aiztaisām knaģīti, mēs uzliekam uz deguna, šo mēs pievienojam šai ierīcei, tātad ieliekam iekšā, un tad mums te ir filmiņa, ko bērns šeit
pūšot iekšā, tātad viņš pūš un mēs koriģējam, kā viņš pūš, jo tehniski izdarīt šo testu ir ļoti sarežģīti. Tāpēc arī tie 5-6 gadi, nevis tur mazākiem bērniem, jo mums vajag, lai viņš uzklausa un seko norādēm. Tātad ir jāievelk gaiss, ir spēcīgi asi jāizpūš un vēl jāpūš diezgan ilgi, kamēr tur jāmēģina 6 sekundes izpūst. Speciālisti uzsver, daudzas elpošanas sistēmas slimības ir veiksmīgi ārstējamas, ja palīdzība tiek meklēta savlaicīgi. Galvenais neignorēt satraucošos signālus. Agrīna diagnostika palīdz izvairīties no nopietnām komplikācijām.